Tā. Ja, rakstās? Rakstās. Ideāli. Dvīnska bezjēdzīgās likums ir... Zinu, ko es gribu sākt ar? No? Viens video, kas izgāja pilnībā, tā kā teici? Pilnībā, jā. Dvīnska bezjēdzīgās likums iepriekšējais video. Viss notika tā, kā es teicu. Tieši tāpēc arī ir tā pauze tik liela līdz šim video, jo es patiešām no sirds izbaudīju to, ka man bija taisnība. Vienkārši tas tik bieži līdz šim dzīvē nav gadījies. Un es pats biju nedaudz pārsteigts, ka es pateicu 3 notikumus, kas nenotiks, un viņi nenotika. Nu tāds jau arī bija mērķis, bet kopējā bilance joprojām ir 4-4. Mērķis bija 0-8 šīm likmēm, ko es iesaku. Šodien mums būs Eurolīgas edition, mums ir nedaudz low budget palicis pasākums, nav vairs uz kā... Tu nevar pirkstiem iegriezt? Es godu vārds nenāku. Nopietni skočs. Es nevāk griezt pirkstē. 16! Wow, tik žēl, ka tas paliek aizkadrā, bet var tagad tā stilīgi iegriezt iekšā. Kadrā, tā zini tā? Kāds? Es vienreiz vienā televīzijas pašreklāmā pirms kaut kādiem 3 gadiem, nu vienkārši standarta sezonālā pašreklāma kanālam LNT sporta ziņām un atnāk tā kā režisori ar basketbolu bumbu. Tā, Kaspar pastāv tur un griez uz pirkstu. Tā, nu, kāpēc tev liekas, ka es māku griezt bumbu uz pirkstu? Tu spēlē basketbolu, tu trenējies, es zinu. Jā, es trenējos bumbu mest grozā, nevis mest uz fuckinā pirkstu. Nē, ja tu sēdi solī, tu jau nav ko citu darīt. Es spēlēju. Es biju laukumā. Vismaz ķēzītī. Un sākumā, beigās jau vairs. Bet jā, tātad bezjēdzīgās likums atgādināsim mūsu skatītājiem un pateiksim arī jaunajiem, kāds ir tas mērķis. Es aprunājos par sporta notikumiem, kas tūdaļ notiks. Iesaku likmes, kuras neizies. Tātad likmes, uz kurām, manuprāt, nevajadzētu likt. Tie ir tādi, kur ir tie līdzīgie koeficienti, kur ir 50-50 iespējamība. Tā kā totalizatori to vērtē. Un šonedēļ tikai un vienīgi par Turkish Airlines ULEB Eurolīgu, jo tur ir pēdējā spēļu kārta klāta un tur cīņa par play-offiem ir baigi asā. Tātad pirmā spēle, pirmais notikums, ko paskatīsimies, Kauņas Žalgiris izbraukumā ar Madrides Real spēlē. Madrides Real tabulā ir 3. vieta. Viņi ne augstāk, ne zemāk nevar nokrist, viņiem dzīve vispār nemainās no šī mača. Kauņas Žalgirim daudz kas mainās. Viņi var tikt play-offā. Šobrīd viņi ir 8. pozīcijā. Viņi ir tātad iekšā play-offā. Eirolīga šonedēļ mājaslapa mums iedeva procentus un visādas iespējamās teorijas, kā tās 6 komandas 3 vietas var sadalīt. Tur ir 43 iespējamie scenāriji, kā tās 6 komandas beigās sarindojās. Un Žalgiris izredz tikt play-offos tiek vērtēts ar 46,8%. Viņi ir uzvarējuši 5 spēles pēc kārtas pēdējās. Pirms mēneša viņiem tas procents, es domāju, bija zem 2%. Nu labi, tas ir labāk, jo vienkārši Žalgiris spēles jābrauc. Nu, ja Kauņā ir spēles, tad ir jābrauc. Kauņas Žalgiris ģenerāla menedžers teica, ka viņam uz katru spēli Kauņā no Latvijas un Igaunijas kopā ierodās ap 500 cilvēkiem. Tas ir krietni vairāk nekā Latvijas-Igaunijas apvienotās basketbola līgas vidējais apmeklējums, manuprāt. Nē, jā, bet tu jau esi bijis Kauņā, tur var patusēt vienmēr. Kauņā es esmu bijis patusēt. Uz Žalgiris spēles vēl neesmu bijis. Nē, es bijis. Vēl neesmu klātā. Es visu laiku komentēju to Eirolīgu. Komentē tur uz vietas, un tad tur ir tāds basement klubs viens. Kāds klubs? Kaut kāds basements, kaut kāds pagrabā, baigi labais klubs. Tu tā esi dzirdējis, vai tu esi tur bijis? Es tur esmu bijis. Tad, ja viņš ir pagrabā, tu galvu nesit pret stenderu par savām garo cilvēku problēmām. Nu tur un... tu esi precāts. Tad, nu redz, ne? Uz basementus var tad neiet precāts. Jau uzreiz baigā diskriminācija. Nu, netvā, šmiglēt. Tas gan, to es zinu. Bet labi, tātad par spēli. Madrides Real ir favorīti, 5,5 punktu. Manuprāt, sliktā likme ir Real mīnus 5,5. Es uzskatu, ka Madrida neuzvarēs šo maču vismaz ar 6 punktu starpību pirmām kārtām. Tāpēc, ka Madridē nekur nevajag. Žalgirim uzvaru vajag, nu, tā kā es, ja viņi zaudē, viņi nekur netiek, viņiem ir jāuzvar šī spēle. Un, lai tiktu play-offos, tad tur vēl pāris citiem scenārijiem labvēlīgi ir jāskrīt, bet par tiem nerunāsim, jo tad mums būs stundu garš video. Kāpēc Žalgiris varētu uzvarēt? Viņiem ir tāds Džeks Brendons Davijs, garais. Atkal es par garajiem runāšu. Es te vienmēr runāju par garajiem, jo... Lietuvietis izklausās. Brendons Davijs, jā, viņš no Klaipēdas ir. Viņš ir riktīgs lietuvietis. Viņš nav lietuvietis, bet lietuvieši varētu gribēt, lai viņš ir lietuvietis. Viņš ir ļoti, ļoti labs basketbols. Un nezinu, kāds viņam ir līguma detaļas, bet es pieļauju, ka viņš nākamgad varētu spēlēt vēl jaudīgākā klubā nekā Žalgiris. Žalgirim tātad to uzvaru vajag. Viņi cīnīsies, viņi tur laukumā atstās visu sirdu un dvēseli. Šarūna Jasikeviča vadītā komanda. Šaris Jasikevičs lielisks motivators, fascinējošs treneris. Nezinu, vai viņi uzvarēs. Tā kā
kā Al Pacino, mums ir vēl viens motivators. Redz, pagājušajā reizē uz tiem motivatoriem uzsēdos, es taču netaisos nokāpt no savu uzvaras zirdziņa, ja? Čāris Jasikevičs un Kauņš Žalgiris nezaudēs ar 6 punktiem, tātad bezcerīga likme, Madrids Real mīnus 5,5. Tā, nākamā spēle. Milānas Olimpija. Ļoti labi, perfekti. Nākamā spēle. Milānas Olimpija pret Anadolu Efes komandu. Milāna arī tātad cīnās par play-offiem. Pateikšu arī, kāds viņiem ir procents. 45,3%, ka viņi tiks play-offā. Šo labāks. Žalgirim bija 45,8%. Tas sliktāk. Kā tev matemātikā gāja skolā? Es neatceros, kāds bija Žalgirim vienkārši procents. Nu, es domāju, ka kaut kas ir jāsaka. Selektīvā dzird. Es domāju, ka basement klubs. Basement klubs. Tu man sāc iekārdināt. Es varētu ar sievu kopā aizbraukt uz basement klubu. Tas strādā? Nu, kāds jūs pārīcas? Man būs jāiegooglē, kas ir basement klubs, es tā jūtu. Šajā spēlē Anadolu Efes komanda ir favorīti 2,5 punktu vērtībā. Anadolu Efes, līdzīgi kā iepriekšējā duelī Madrids Real, jau visu sev ir garantējuši. Viņiem ir 4. vieta turnīra tabulā. Viņiem nekas nemainās šitajā spēlē. Viņi zaudē visu pofiku, visu pie kājas, viņi vienalga paliek 4. Un viņu treneris Ergins Atamans jau pagājušajā spēlē izmantoja diezgan plašu rotāciju. Es to spēli komentēju. Anadolu Efes spēlēja ar Baskoniju. Uzvarēja ar 10 punktiem 102-92, bet viņiem starta pieciniekā izgāja tāds džeks, kur es tā skatos. Un, man nav ne mazākās nojausmas, kas tas ir par džeku, kas tagad iet Eirolīgā starta pieciniekā vienā no spēcīgākajām komandām. Viņi tur laiž visus tagad laukumā, visus, kas grib. Viņi vienkārši negrib riskēt ar savainojumu saviem līderiem. Es domāju, ka pret Milānu viņi arī atpūtinās lielu daļu no saviem labākajiem spēlētājiem. Kamēr Milānai, lai tiktu play-offos, vajag uzvaru. Milāns, starp citu, Anadolu Efes vienība jau ir uzvarējusi vienreiz šajā sezonā ar 81-80. Toreiz Maiks Džeims ielika buzzer beat ar trojku. Ar 1 punktu starpību uzvarēja Maiks Džeims, es domāju, būs neapturams arī šajā spēlē. Un bezcerīgi slikta likme Anadolu Efes mīnus 2,5. Trešā spēle, trešais notikums. Rihards atkal vēl noņemt mūsu propu nost un uzlikt viņu atkal. Nē, tas ir tagad sliktais tēls. No. Spoldings. Spoldings. Dod atpakaļ to Eirolīgas bumbu. Mēs paliekam pie Turkish Airlines ULEB Eirolīgas. Un trešā spēle Pireja Olimpijakos, Stambuls Darašafaka, Jāņa Strelnieka Olimpijakos. Cīnās par play-offiem arī. Viņiem ir aprēķināts tas procents 25%, ka viņi tiks play-offā. Jāņa Strelnieks? Jā, tagad nespēlē vispār. Muskulīti kājas joprojām dziedē. Veselību viņam. Pireja Olimpijakos vienā no pirmajām epizodēm es arī par viņiem runāju. Par to, ka tas jau ir tāds flagmanis Eiropas, un viņi taču nebūs tā, ka paliks ārpus astotnieka. Sāk izskatīties, ka paliks. Ja viņiem tikai 25% iespēja pirms pēdējās kārtas, ka viņi varētu spēlēt play-offos. Tur Eirolīgā sarunā lietas? Es ceru, ka nē. Nesarunā. Nesarunā. Nekur neko nesarunā. Tur viss ir kārtībā. Bet Pireja Olimpijakos diezgan smagi sūkā pēdējā laikā. No 10 pēdējām spēlēm viņi ir zaudējuši 8. Jānis Strelnieks nav spēlējis kopš Melnkalnes spēles. Šajā mačā pret Stambuls Darašafaku viņš ir zem jautājumu zīmes, it kā varētu spēlēt, bet lielāka iespēja tomēr ir, ka vēl neatgriezīsies laukumā. Strelnieks nav spēlējis? Nav spēlējis. Viņiem ir sliktāk vai labāk? Sliktāk. Viņiem ir daudz sliktāk. Viņi, man liekas, nav uzvarējuši nevienu spēli, kopš viņš nespēlē. Jā, jeb kā biedriņš teikt. Andris Biedriņš visu laiku Latvijas, manuprāt, veiksmīgākais basketbolists. Daudz laimes viņam 33. dzimšanas dienā. 2. aprīlī palika 33 gadi tikko. Iedomājies, viņš 27 gadu vecumā aizgāja pensijā. Nopelnīja vairāk kā 60 miljonus ASV dolāru pirms nodokļiem. Mums ir tev ir jau 30, man drīz būs 30. Mēs vēl strādājam. Viņš vairs nestrādā. Bet cik ilgi? Jā, bet cik viņš jau nopelnījis. Tas ir 27 gadu vecumā aiziet pensijā, tas, manuprāt, ir katra cilvēka sapnis. Redz. Kur tas ir 25 gados aizies? Jā. Tātad, labi. Bezcerīgā likuma šajā spēlē Olimpijakos mīnus 14,5. Nevis tāpēc, ka es domāju, ka Olimpijakos varētu zaudēt šo spēli, bet vienkārši 14,5 ir ļoti liela starpība. Tie ir 15 punkti. Labi, tās ir 5 trojkas it kā, bet vienalga, tas ir daudz. Es domāju, viņi neuzvarēs ar tik lielu starpību. Darašafaka, jā, viņi ir visvājākā komanda visā Eirolīgā, bet viņi pagājušajā nedēļā uzvarēja Minhenes Bayern. Viņi uzvarēs ar 14 punktiem.
Olimpiakos, jā, un tad viss kārtībā, tad es varēšu teikt, redz, kā es teicu, tieši tā arī būs. Jānis Strēlnieks visticamāk nespēlē, Vasils Spanulis Olimpiakos un visi Grieķijas basketbola leģendi. Nu, pēdējo reizi, kad es par viņu kaut ko redzēju šajā rītā, viņš gulēja slimnīcas gultā ar ģipsu uz kājas. Arī neliecina par to, ka viņš varētu spēlēt šajā mačā. Tas, nu tā kā tā, Olimpiakos un Davidam Blatam. Čības, nekur neko nedrīkst savai jau vispār atstāt, un īpaši jau pelēks Čības. Olimpiakos komandai grūti laiki, Davidam Blatam arī komandas galvenajiem treneriem. Maz iespēja viņiem tikt play-offā, jāuzvar tagad Darašafaka. Visticamāk viņi to izdarīs, bet ne ar tik lielu starpību, kā mums sāka totalizatori, kā mums izvērtē šo te duelīti. Olimpiakos mīnus 14,5, bezcerīgi, bezjēdzīgi līga. Un tagad ir jāuzstājas kopsavilkums, vai ne? Jā. Tātad mūsu, es jau saku mūsu, tāpēc, ka principā Dvinska bezjēdzīgajās likmēs Rihards ir ļoti neatņemama sastāvdaļa. Viena principā lielākais dzinuls, kas te visu dzen uz priekšu. Eurolīgas Special Edition, ja? Bezjēdzīgas likmes. Kaunis Žalgiris pret Madrides Real. Bezjēdzīgi Real mīnus 5,5. Anadolu Efes pret Milānas Olimpiju. Bezjēdzīgi Anadolu Efes mīnus 2,5. Pireja Olimpiakos Stambulas Darašafaka. Olimpiakos mīnus 14,5. Strēlnieks! Janka! Nu ko, tāds 3 bezjēdzīgās likmes šajā nedēļā. Vairs uz Amsterdamu es neplānoju braukt uz 5 dienām aizrauties ar legālām lietām. Ar dabu. Tāpēc tiekamies nākamnedēļ. Šita pat. Vai ne? Obrā! Obrā! Obrā!